Labs vakars, ir piektdienas vakars un tiekamies Enefit teltī. Iespējams, gara diena aizvadīt šeit lampā, bet es jums apsolu. Šī būs enerģizējoša, elektrizējoša un uzmundrinoša, visādi citādi izklaidējoša saruna, jo mums priekšā stereotipi, aizspriedumi, bonusi, ieguvumi, viss par un ap elektroauto. Laiks, kurā mēs šobrīd esam, esošais status quo, lai jūs nedaudz saprastu, kur tad mēs šobrīd Latvijā esam ar elektroauto. Pēc jaunākiem datiem. Šobrīd Latvijā pāri jau 7000 elektrisko spēku. Daudz vai maz, spriediet paši, bet Latvijā kopumā reģistrēts ap 1 miljonu auto. Tā kā izvērtējiet, salieciet uz tiem svaru kausiem. Šeit ar šiem datiem bija nedaudz grūtāk, bet aptuveni 240 ātrās uzlādes stacijas. Tieši ātrās uzlādes stacijas ir Latvijā. Mēs nerunājam par lēnajām, tās gan jau, ka ir krietni vien vairāk, bet tādi cipari raksturo esošo situāciju. Jautājums, ko es šovakar gribu noskaidrot, vai viegli būt elektroauto īpašniekam. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, ikdienā veidoju tehnoloģiju raidījumu Digitālās brokastis, kur starp citu runājam arī pastarpināt par elektroauto, bet šovakar mums ir fantastiski sarunu viesi. Vis tālāk no manis šobrīd apvienojot gan savus jaunu uzņēmumu vadības zinības, gan agrāko digitālās komunikācijas pieredzi. Ar mums šovakar kopā ir OX Drive klientu menedžers Rolands Pūliņš. Čau, Roland! Čau visiem! Čau! Vētraini aplausi no skatītājiem. Tālāk viņam blakus TikTok zvaigzne, elektroauto entuziasts un IT uzņēmējs. Dāmas un kungi, jūs iespējams viņu labāk pazīstat kā Raideru Raiti, jeb Raiti Čarņavski. Raiti, čau! Čau, te Raiders Raits. Un visbeidzot man blakus mārketinga un komunikācijas vadītāji Enefit Latvija, bet šajā kontekstā ļoti būtiski elektroauto lietotāji ikdienā, kas tic zaļai nākotnei ar zaļu enerģiju. Dāmas un kungi, prieks iepazīstināt Lāsma Bundiķē. Čau, labvakar! Redz kā, šādā jautrā bariņā mēs iesim cauri elektroauto tēmai. Es apsolu, ka šī būs viegla un patīkama un forša saruna. Mēs runāsim gan par ieguvumiem, gan par iespējams kādiem brīžiem, kad pietrūkst tas vecais labais benzīna auto. Un es apsolu, šī saruna būs vieglā mērcē ar dažādām sarunu spēlēm. Tā kā turmākā stunda šeit zem šīs skaistās liepas Enefit teltī. Es gribu izrunāt to praktisko ikdienas pieredzi, fokusēties gan uz labo, gan iespējams uz to, kur mums visiem kopā kā sabiedrībai un kā infrastruktūras uzturētājiem un tā tālāk ir jāpiestrādā, bet šeit ir jānovelk nedaudz tās līnijas. Es gribu saprast, ar ko jūs ikdienā pārvietojaties, lai cilvēki nedaudz izprot to jūsu fonu, kurš ir gatavs padalīties, ar ko šobrīd braucat, un otrs jautājums, no kā atteicāties, kas bija pirms šī elektroauto? Jā, tā kā es jau stādījos priekšā Raitis Čarņavskis īstais vārds man ir, bet visi man pazīst TikTokā kā Raiders Raitis. Ikdienā pirms es iegādājos elektromašīnu, man bija Porsche Cayenne, arī diezgan pajaudīgs, V8 Twin Turbo, ap 500 zirgspēkiem, bet tā kā es skatījos uz tehnoloģiski attīstītākām mašīnām, tajā laikā, tas ir būtiski kaut kādas 4,5 gadus atpakaļ, nopirku Tesla Model X. Tajā laikā vēl Plaidi tādi nebija, bet tas arī bija diezgan iespaidīgs auto, un kopš tā laika braucu tikai ar Teslu. Aha, es palicis uzticīgs konkrētam zīmolam. Jā, un tagad jau kaut kādu vairāk kā mēnesi braucu ar Tesla Model X Plaid, kuram ir virs 1000 zirgspēkiem. Es tieši gribēju paprasīt, tu esi pirmais Latvijā ar šādu spēku, tu zini, ir vēl kāds? Es personīgi nevienu nepazīstu, bet man liekas, ka ir vairāki, kam tāds. Varētu būt, jā? Jā, bet Okay. Viņi, man liekas, nekur nepublicē to. Parunāsim par to pieredzi nedaudz vēlāk. Roland, kas ir tavs esošais spēkrats, elektroauto, ne elektroauto, vai arī darbs piespiež braukt ar elektroauto? Kā ir? Pirmo reizi iepazinu elektroauto pirmajā dienā pievienoties OX Drive. Un biju jau diezgan salīdzinoši bija no tās puses, kas bija skeptiski skatījās pret elektroauto, bet, protams, es sapratu, ka esmu Rīgā, zinu, ka Rīgā ir iespējas, vajadzētu izmēģināt. Bet tā nonāca līdz OX Drive, ka tā bija pirmā diena. Un, kad iesēdos, protams, iemīlējos arī Teslā, ļoti iepatikās un sāku arī pētīt vairāk. Bet, protams, arī neesmu ticis vaļā no savu dīzelīti vēl joprojām. Ir vēl viens, jā? Tajā virzienā, protams, arī skatos, kad tas elektroauto būtu tāds nākošais auto, ko es gribētu apsvērt.
Bet tikpat labi arī Rīgā man ļoti patīk tieši pārvietoties ar elektroauto tieši tā priekšrocību dēļ. Bet arī Ričuks arī tas strādā, tas arī ir patīkami. Prieks tas arī, jā, labi Prieks strādā. dzirdēt, ka veselīgais dzīvesveids joprojām tiek piekopts Lāsma. Nu, laikam jau pieteikuma nedaudz izbojāja atbildi, bet nu atklāja, kas ir tavā garāžā? Manā garāžā ir bestselleris Latvijas tirgu BMW i3. Tas ir populārākais elektroauto šobrīd uz Latvijas ceļiem. Un, mans stāsts ir tāds, ka es esmu pārliecināta BMW markas fane. Šis ir mans 5. BMW mūžā. Un iepriekšējais bija BMW 530. dīzels. Aha, redz, forši mēs iepazīstam labāk mūsu runātājus. Kā vēl labāk iepazīt mūsu runātājus, kā uzzināt, kas ir jūsu esošā spēkrata mīļvārdiņš? Esat kaut kā nosaukuši savu esošo spēkratu? Raider, ir tur kāds? Es viņu par pleidu saucu. Par pleidu, jā. Pagaidām pēc... Man liekas, ka pareizi angliski ir plēd, bet es viņu saucu par pleidu. Plēds, kas būtu tāds latviešu vārds, kā to latviskot? Es pat īstenībā nezinu, vai viņam ir kaut kāds tulkojums. Man liekas, tas ir no kaut kādas fantastiskās filmas, kaut kas aizņemts aizvienāts. Tavs auto ir plec. Pleid. Ok, super. Roland, ir kāds mīļvārdiņš? Ir, bet manam dīzelim, diemžēl, šajā gadījumā. Kā sauci? Bija tā, ka, kā es arī stāstīju, man ir tas ļoti skatījos auto saturu un YouTube tieši. Un tur viens arī bija nosauts par Mailī. Mailī, tā kā jūdzes. Vai tā kā Mailī Cyrus? Mailī Cyrus, vairāk tajā virzienā. Es tā domāju, man arī patīk, lai mans dīzelis būs Mailī, jā. Okay. Bet tā, protams, tās ir Teslijas dažreiz. Tur tādos mīļvārdiņos. Teslucīts, Tesluksiņš. Tesluks, jā, tur tā kā viss kaut kā var. Ok, Lāsma? Ir kaut kāds bitīte? Es nesarunājos ar mašīnu ikdienā, nē. Kāpēc īsti nē? Kaut kā, jā, nav mums tādas sarunas, bet nebūšu oriģināli Bembis. Bembis, klasika rulē uz priekšu. Es jau laikam sapratu no Rolanda to atbildi, bet tīri, lai saprastu jūs esošo pozīciju, vai bez elektroauto jums ir kāds iekšdedzes dzinēja backup auto. Ir ģimenē saimniecībā vēl viens auto, kas nav elektroauto. Jā, man arī ir pat divi. Okay. Jā, viens ir tā kā Mitsubishi GT3000, un otrs ir Mitsubishi Lancers 10. Okay. Tad uzticības zīmoliem, tas ir tas, ko es saklausu. Jā, Mitsubishi man līdz šim bija mīļākā mašīna, pirms es iegādājos Teslu. Okay. Lāsma? Jā, ir ģimenē otra mašīna, dīzelis Audi A6. Es uzreiz jums metīšu vienu, pēc tā iepazīšanās jautājumu, viens tāds smagais jautājums uzreiz. Vai ir brīži jūsu dzīvē, skaidrs, ka braucat pārsvarā gan jau kā ar elektroauto, bet vai ir brīži, kur tomēr, vajag man pārsēsties tajā iekšdedzes dzinēja auto, kas te ir par brīžiem, vai arī tā vairāk nav, un tas otrs auto iesūno? Kā jau teicu, es jau vairāk kā 4 gadus braukāju ar Teslu, un kopš es braukāju ar Teslu, nav nevienu mirkli bijis tā, kad skumtu priekš kaut kādas iepriekšējās mašīnas. Jā. Bet tev tur bija kaut kāds atgadījums, ka vajadzēja vest to Teslu projām, un tad nācās pārsēsties. Jā, bet nevis tāpēc, ka man viņi gribētos, bet bija piespiedu kārtā. Piespiedu kārtā. Ok, labi, Roland, ir kādi tādi brīži? Es teiktu, ka nē, bet joprojām spēju arī novērtēt kaut kādu tādu lielāku tilpuma motora skaņu. Un arī nesen tieši sapratu, ka bija patīkami dzirdēt, un pat tā ļoti pārsteidzoši, ka tik ilgi nebija arī kaut kas tāds dzirdēts un braukts. Un tad bija nedaudz patīkami dzirdēt, bet tik un tā nākošajā brīdī iesaistos apakaļ elektroauto. Iespējams, šeit auditorijā cilvēku domā, skaņa, par ko ir tāds? Nedaudz noraksturot tos emocijas. Kāpēc tā skaņa? Tas ir tā kā kaut kāds uzbudinājums, vīrišķa pašapliecināšanās. Kas tas tāds ir, tā skaņa? Es teiktu vienkārši tas, atkal jāatgriežas apakaļ, ka vienmēr sekojas līdzi tām mašīnām, kā viņas taisa, tur tunings un vispārējais. Un tomēr kaut kas ir tāds, kad ir tas lielais, teiksim, V8 motors, ja? Bet arī tikpat ātri sapratu, ka man patīkami, es tā uzlādējos pilnīgi uz kaut kādu konkrētu brīdi, bet viss, tas arī viss tā skaņa, un es varu apsēsties apakaļ. Bet arī bija pārsteidzoši izmēģināt dažus auto, kam ir tā elektriskā skaņa. Un tas bija arī tāds, atkal domāju, ļoti skeptiski skatos, bet brīdī, kad ieslēdzu, es sapratu, šis būtu kaut kas, ko es varētu varbūt aizvietot to skaņu, kas ir no motora, pat ja tas nāk no tumbām un tam līdzīgi. Ok, skaņa. Lāsma, kā ar tevi?
Es saprotu, par ko viņš runā. Man savu laiku ir arī bijis Subaru Impreza, ar ko rāli jābrauc tāda mašīna. Tur bija precīzi tāda skaņa, kas elektroauto, protams, nav, bet man nav tā, ka pietrūkst. Tā kā... Ir citas lietas, kas atsver, ja? Jā, Nu, man par īstenībā klusums patīk. Redz kā, nu tad tomēr. Nu, parunāsim tad par tām lietām un tiem iemesliem, kāpēc pārgājāt. Aicināšu jums nedaudz patīt to savu vēsturi atpakaļ. Kas ir tie iemesli, kāpēc pārgājāt? Nu, tur, protams, var būt daudz un dažādi. Entuziasms, praktiski ieguvumi, varbūt rūpes par vidi, finansiāli apsvērumi. Kas bija jūsu motivators? Nu, es tā kā esmu gadžeta cilvēks, ļoti patīk visas inovācijas, un Tesla bija viena no tādām, kas bija līderis un pārāka par visām pārējām mašīnām. Un, protams, tā jauda un pātrinājums, kurš vēl ar vienu nav nevienai citai mašīnai pārspēts. Ok, labi. Lāsma? Es iejaucos. Man īstenībā veseli 3 iemesli bija. Pirmais bija noteikts finansiālais iemesls. Pirms tam 3 litru dīzelis. Es dzīvoju 35 km no Rīgas, no darba vietas. Tas nozīmē, katru dienu es pārvaru 70 km attālumu aptuveni. Un tās izmaksas man par degvielu mēnesī bija aptuveni 200 eiro. Un otrs iemesls bija, ka mēs uzlikām saules paneļus mājai, un tad tāds loģisks secinājums tika izdarīts, ka, hei, varbūt braukt pa velti. Labi ķēdīt. Nu, tā kā, jā. Un trešais iemesls bija tas, ka es sāku strādāt Enefit. Un tad es domāju, man bija pirmais uzdevums taisīt kampaņu par zaļo elektrību. Un es domāju, un es braucu darbu ar 3 litru dīzeli. Likās tā, tā kā pretrunās es kaut kur aizēju ar to, ko es daru un par ko es pārliecināta. Bet praktiski braucu ar kaut ko citu, un tas man negāja kopā īsti arī. Tas, par ko jūs nepabrīdinājāt diskusijas sākumā, ka es šajā sarunā nedaudz pārstāvēšu to otru nometni, jo es ikdienā braucu ar iekšdedzinēju auto un pagaidām pie tā pieturos, par saviem iemesliem varu pēc tam arī pastāstīt, bet tas tā, lai nedaudz sabalansēt, lai mēs neesam tikai vienos vārtos, vai ne? Kā ar tevi? Šeit atkal jāpiemina arī Oksdrives, kas man iepazīstināja ar elektroauto, un kur es arī kļuvu ļoti ieinteresēts. Un, protams, sākumā iepazinu Teslu, lēnām arī izpratu pārējos un lēnām iepazinu pārējos elektroauto. Bet tikpat ātri man ļoti iepatīkās tas, ko dara Oksdrives, ka viņš sniedz šo iespēju citiem iepazīt. Un tas arī mans darba ikdiena ir tāda, ka es palīdzu arī citiem adaptēties uz elektroauto, iemācīties to ikdienu. Un kaut kādā viss tas kopā man ir ļoti noturējis arī pie elektroauto un patīk arī pastāstīt citiem. Tas process un tas, kā ir dzīvot, ja? Tas ir kopējā sajūta. Ok, ļoti labi. Jo tas, ko es vēlos šajā sarunā izdarīt, lai mums sākums bija tāds uz vieglas nots, es gribu tomēr arī, kā rakstīts arī diskusijas pieteikumā, es gribu nedaudz ar ragiem iekšā tajos stereotipos nedaudz ielikt. Un viens no stereotipiem, kas sabiedrībā pastāv un ko varētu teikt, un tā doma ir, ka elektroauto tomēr nav nemaz patiesi tik zaļa izvēle. Ko jūs domājat par šo? Ir zaļš, nav zaļš, kur tas zaļums, ko jūs liktu pretī tiem, kas saka, nē, nav jau tik zaļi? Nu, es uzskatu, ka tomēr ir zaļš. Es neesmu baigais tur zaļais tur piekritējis vai ko, bet varu pat atspēkot to, kad pārvietojoties ar elektroauto, tomēr CO2 izmeši ir pilnīga nulle. Savukārt tās baterijas netiek ražotas Latvijai, tā kā priekš Latvijas tas ir ļoti zaļi. Tā teikt, zaļi šeit, par citiem vienalga. Un runājot par fosīlo kurināmiem, es teiktu, ka, lai naftu dabūtu laukā no pazemes un aiztransportētu līdz vajadzīgam benzīna tankam un apstrādāt, kā viņš ir lietojams, es uzskatu, ka tur daudz vairāk tiek piesārņota daba. Ok. Roland? Šis ir jautājums, ko es vēl joprojām apgūstu lēnītēm, arī tieši par baterijām. Jo tas arī bija, mums bija tāda nelielas intervijas arī, un tieši par prasījām, kāds ir sajūts par to rūpi pret vidi un cik tas ir svarīgi. Tad tiem, kam tas tomēr netika novērtāts tā augsti, jeb ļoti svarīgi, bija tieši šis jautājums par baterijām. Tagad tas ir arī kaut kas, ko es saprotu, kad ir tāds liels pamats, kur cilvēki var uztraukties un pētīt, bet tajā skaitā arī es vēl mēģinu saprast, kā tad īsti tas notiek un kur mēs varam skatīties, lai tā nebūtu problēma vairāk.
Jo ir jau tehnoloģijas, kas ir kaut kur pie horizonta, vismaz zinātnieki uzsvāčos pie tā strādā, ka ir dažādi jau šie potenciāli bateriju veidi. Nu, pagaidām derīgi izrakteņi ieturrā, bet cerams, ka nākotnē būs arī dažādi citi. Tā skaitā šī silīcija baterijas bija viens no potenciāliem risinājumiem, kur pagaidām laikam tehnoloģijas vēl nav sasnieguši to, ko mēs gribam. No šī elektroauto, tā skaitā arī potenciālā baterijas ietilpība. Bet Lāsma, kur tas zaļums elektroauto? Jā, es teiktu, ka ir zaļāks. Protams, vēl tehnoloģijas attīstās un tā baterija ražošana ir arī jāatrisina, bet ja tu uzlādē ar zaļo elektrību, tad lai iekšā elektrība, kas ir ražot no saules, vēja un ūdens enerģijas, tad viennozīmīgi tas ir zaļāks. Kā atšķirt ikdienā šī elektrība, ko es tagad pumpēju iekšā mašīnā, ir zaļa vai nav? Ir kāda uzlīmīta, simboliņš, pagaidām tikai konkrēti zīmoli ar to strādā? Tā kā es lādējos visu laiku pie mājas, un man ir 32 paneļi, tad es uzskatu, ka es zaļi lādējos. Ok, tad ja tu pats zini, kur tā elektrība nāk, tad jā. 99% es lādējos mājās. Ok, ļoti labi. Jā, piekrītu. Un vēl no savam tirgotājiem var prasīt zaļo elektrību. Tas ir speciāli, marķēta. Auditorijas viedoklis. Vai jūs, prāt, elektroauto ir zaļi? Tie, kuri domā, ka ir zaļi, paceļ roku, pārējie roku nolaiž. 1, 2, 3, 4 cilvēki domā, vairāk kaut kur rokas parādās, vairums ir, uzskata, ka nav vēl tas zaļums. Iespējams, ir kaut kur patiesība pa vidu, Roland, kā tu saki, ka ir vēl jāsaprot, kādas tehnoloģijas labāk izmantot, bet laikam jau tās izvēles par to, kur tā elektrība iegūta, tas nedaudz to atsver, vai ne? Bet, lai dabūtu naftu no pazemes laukā, ir vajadzīga arī elektrība. Taisnība. Un tā elektrība ir daudz vairāk vajadzīga, cik Tesla, lai uzlādētos. Rekā. Respektīvi, tā ķēdīte nemaz nav tik īsa un pašsaprotama, kā gribētu uzdomāt. Tur bija šī tāda plašāks skatījums. Tieši tā, un lai benzīna tankā ietankotos, arī vajadzīga ir elektrība. Un tad saskait kopā, un tad to ir visu labs saskaitot Excelīts. kopā, tad sanāk, kad var 100 Teslas lādēties, kur varētu viena iekšzemes mašīna. Labi. Paņemam vēl vienu aspektu, ko es sadzirdēju jūs atbildējis par tām motivācijām. Tas iespējams ir vēl viens, varbūt stereotips nepamatots. Elektroauto ir dārgāki kā iekšdedzes auto. Jā, nē, viedokļi? Uz doto momentu jā. Tikai tāpēc, ka viņas ir stipri mazāk un, kā jau mēs zinām, ko ražojam vairumā, tas ir lētāk, ko ražo mazāk līdz ar to, un vēl tā tehnoloģija tiek visu laiku pilnveidot, un tur ļoti daudz vienkārši resursi tiek ieguldīti, lai attīstītu to tehnoloģiju, un tāpēc tās izmaksas tiek liktas uz mašīnu. Tu tieši runā par tā iegādes cenu, to pirmo ciparu, vai ne? Jā, kopēji vispār skatoties, tāpēc arī ir elektromašīnas dārgākas. Ķīnas auto, vismaz pagaidām viņi sev postulē, kur mums ir lētais variants, un Eiropā par to viedokļi dalās. Ir tagad uzlikt dažādi ierobežojumi šīm mašīnām. Elektroauto lēti vai dārgi? Jo viens ir pirmā cena, ko tu redzi veikalā, kā ir pēc tam? Es piekrītu, ka ir dārgāki elektroauto, bet arī šeit interesanti skatīties tādā ilgtermiņā. Jo arī cik ir tās uzturēšanas maksas. Un šeit arī tieši ir gan par remontiem, gan vispār uzturēt to mašīnu. Un tīpaši arī, kas man tā ļoti viegli lika saprast tieši par ilgtermiņa izmaksām mašīnas uzturēšanu, ir tas, cik daudz ir tās kustīgās daļas motoram, teiksim, iekšdedzes, jā, bet cik daudz lietas, pie kām strādā tieši elektroauto, lai uzturētu, lai nomainītu kaut ko. Un tad varētu būt ļoti interesanti, ko mēs arī jau mēģinām pētīt, skatīties tieši ilgtermiņā, redzēt, vai tomēr nesanāk, ka ilgtermiņā elektroauto ir izdevīgāks. Lāsma, lēti, dārgi. Skaidrs, ka pirmo cenu tad varētu būt, esam vienojušies, ka iespējams lielāka, kā ir pēc tam. Saprotu, ka, ja lādē mājās, tad dzīve skaista? Jā, man mēnesī starpība sanāk starp iepriekšējo auto un šo auto, ar ko es braucu, es mēnesī kaut kādi 210 pat eiro ietaupu, ņemot vērā stāvvietas, izmaksas, elektrības un degvielas starpību. Un bija dārgāk, bija dārgāk tā cena sākotnēji, kad pērc auto, bet ir arī valsts atbalsts jauniem un mazlietotiem auto. Un es savu auto nopirku par 25,000, es varu atklāt. Redz kā, tad tā cena 25 jau neizklausās tik daudz salīdzinot ar citiem iekšdedzes dzinēju auto. Turpat laikam jau jautājums ir, kāda ir tā izvēle beigās, līdz ar to tā pirmā cena arī atšķirsies. Tur tā matemātika sagāja tā, ka īstenībā es pareiķinājām 5-7 gadi man atmaksājas apmēram tā starpība.
Nu, redz, tur jau praktiskais latvietis sāk ieklausīties, un kaut kur tie Excelī arī ir zaļi plusiņi. Nu, paņemam vēl vienu interesantu jautājumu, kas man šķiet izšķir bieži vien to, pērku elektroauto vai tomēr iekšdedzes dzinēja auto. Kādam dzīves modelim, jūsuprāt, elektroauto šobrīd ir piemērotāks vislabāk, un kur tomēr, šajā modelī elektroauto tomēr būs apgrūtinājums, nevis atslogs? Ja tu dzīvo privātmājā, tad viennozīmīgi ģimenei ar privātmājas ieteiktu elektroauto. Bet ja kaut kādā mikrorajonā, kur tās uzlādes nav pa ceļam, un ja sanāk, ka darbvietai arī nav pa ceļam, tad es vēl teiktu, ka vajag pagaidīt. Ok, tad mēs esam noskaidrojuši, respektīvi dzīves vieta, māja versus iespējams daudz stāvu vai arī darbvieta, ja darbvieta nosacīts. Kamēr atrodās darbā, var lādēt, jā. Kā ar attālumiem, Rolanda Lāsma, tuvu Rīgai, tālu, labi, es tad domāju, kā rīdznieks, piedodiet, tuvu kādam galamērķim, tālu kādam galamērķim, vienalga, kur tu dzīvo? Manā gadījumā man ir ideālais gadījums, kad noteikti atmaksājas. Es gadā nobraucu 25,000 kilometri. Tad es jau minēju, braucot uz darbu, man nāk 70 km dienā. Dzīvoju privātmājā, ir sava uzlāde, arī saules paneļi. Tad tur tā matemātika ir ļoti, ļoti skaista sanāk. Bet es piekrītu Raitim, daudzdzīvokļu mājās ir lielāki izaicinājumi, un arī, kamēr tīkls vēl attīstās, publiskais tīkls, tad varētu būt sarežģītāk. Rolanda, kādas pārdomas par šo? Jā, es piekritīšu arī, ka noteikti privāta māja, tajā skaitā arī daudzdzīvokļu nami, kad esam šeit arī uzklausījuši klients, kad ir tā, ka viņiem vajag nedaudz pakārtot to savu ikdienu, it īpaši, ja uzlādes nav tūmā, bet to var ielikt savā ikdienā. Bet es esmu arī domājis par šo jautājumu, un viens tāds, kur es noteikti varētu pateikt, varbūt nebūtu pareizā izvēle elektroauto, ja tas būtu, teiksim, ciems, kur ir daudz dzīvokļu nami, bet tuvumā nav šīs pilsētas, jo parasti arī mazpilsētās pa vienai stacijai būs, kur uzlādēt, bet ja tādas arī pilsētas tuvumā nav, tad noteikti nebūs varbūt vēl īstais brīdis priekš elektroauto. Bet nedaudz, lai tā bilde būtu gaišāka, tas, ko šobrīd var lasīt arī ziņu virsrakstos, dažādas kompānijas no dažādiem resursiem, saprot, ka tas situācija ar infrastruktūru, kas iespējams ir viens no tiem galvenajiem atslēgas punktiem, nākotnē uzlabosies. Cik strauji, jūsuprāt, tas būs? Un vai infrastruktūras jautājumu atrisināšana būs tā sniega būma, ka pēkšņi viss nebūs 7,000 Latvijā, bet 70,000? Te ir tas stāsts par to, kas būs pirmais, vista vai ola. Jo infrastruktūra, protams, tās ir investīcijas, un jābūt ir pietiekami daudz elektroauto pretī. Un savukārt elektroauto atkal... Kad tu pērc elektroauto, tad tu domā par to, kur tu lādēsi, un atkal tev jābūt pārliecībai par to, ka tu nepaliksi uz ceļa un ka ir tā infrastruktūra arī publiski pieejama. Cik strauji, grūti teikt. Prognozes ir tādas, ka diezgan strauji attīstīsies tuvākajos gados, gan elektroauto skaits pieaugs, gan arī vairāki uzņēmumi kompānijas šobrīd izdara nopietnas investīcijas tīklā. Redz, es saklausīju tavu atbildēju kādu jaunu faktoru. Viens ir individuālās izvēles, otrs ir, sauksim tās par korporatīvajām izvēlēm. Ir skaidrs, ka ir uzņēmumi dažādiem autoparkiem, valsts privātie un tā tālāk, bet iespējams, ka tas ir vēl kaut kāds motivējušais faktors, ja uzņēmēji, tā teikt, spēr to elektroauto soli. Lai runā uzņēmēji. Bet arvien vairāk arī uzņēmumos redzu, ka ir šīs izvēles arī par zaļu autoparku. Kolēģi, vēl kas piebilstams šeit? Ja nē, liekam jaunu bildi iekšā. Es nedaudz gribu pamainīt enerģiju šīs skatuves. Sveiciens visiem, kas mums šeit ir pievienojušies NFI teltī uz sarunu. Es nezinu, kā izrunāt to nosaukumu. Nereālā dzīve vai reālā dzīve ar elektroauto. To mēs mēģinām šodien šeit noskaidrot. Uzspēlējam vienu ātro sarunu spēli. Varbūt kādā balītē esat spēlējuši divas patiesības, vieni meli.
Es jūs par šo nepabrīdināju viesus, līdz ar to viņiem šobrīd būs iespējams kāda minūtīte apdomāties. Noteikumi pavisam vienkārši. Es sākšu ar savu piemēru, jums būs laiks izdomāt. Jums aizdomā saistībā ar šodienas tēmu ar sevi, protams, 2 patiesības, 1 meli. Kamēr jūs domājat, es nedaudz iespēlēšu publikai savu variantu, es jums nosaukšu 3 faktus par sevi, un jums būs jāuzmina, kuras ir patiesības, kuri ir meli. Nu, pirmkārt, ar elektroauto es esmu nobraucis vairākus 1000 kilometru. Otrais, esmu braucis ar ūdeņraža barotu elektroauto. Un trešais, esmu 3 reizes palicis uz ceļa ar tukšu bateriju. Nu, re. Tāda ir tās patiesības un meli. Jūs tikmēr domājat, skatītāji, kuriem šķiet, ka pirmais variants par tiem vairākiem 1000 kilometru, ka tie ir meli. Tie, kas domā, ka tie ir meli, ceļ roku. 1 cilvēks, 2, 3, 4, 5. Ok, mēģinām atcerēties, ja? Ūdeņraža auto. Kurš domā, ka tie ir meli? Vairāk, labi, jau kādi 30%. Nu, un kuram šķiet, ka esmu palicis uz ceļa 3 reizes ar tukšu bateriju? Paciem rokas, vai šis uzvarēs? Nu, man šķiet, ka tas otrais variants. Nu, piekrītat, ja? Mēs būsim tie, kas beigās nosaka otrais variants. Nu, redz kā. Nu, es atklāšu. Patiesi, tie, kas balsoja par trešo variantu, tie uzvarēja šajā reizē. Jo, jā, patiešām vairāk 1000 kilometru testēja elektroauto, līdz ar to tas viss ček. Ūdeņraža auto vienreiz mūžā sanāca, bija tas prieks notestēt vienu to reto gadījumu, kad Toyota Mirai bija Latvijā. Un tad smieklīgs fakts, problēmas ar ūdeņraža auto Latvijā ļoti vienkārši. Ir uzpildīt burtiski vienā vietā Rīgas satiksmes depo Pārdaugavā. Tā kā, tur tas stāsts arī ar to viss beidzās. Par laimi uz ceļa ar tukšu bateriju palicis neesmu. Dārgie viesi, kurš gatavs? 2 patiesības, 1 meli šeit Enefit teltī. Raiti. Es lādējos pa biržas cenām. Vislētākās, kad ir. Ok, tas ir 1. Es meklēju bezmaksas uzlādes stacijas. 2. Es naktī, kad redzu, kad ir cena vislētākā, mostos un eju spraust vadu klāt mašīnai. Ok, ļoti labi. Kurš balso, ka pirmais variants tās biržas cenas, ka tie ir meli? Paciem rokas, kurš balso par pirmo variantu? Neviens. Tā otrs variants bija... Jau aizmirst. Bezmaksas uzlādes, kas meklēju. Paldies, dārgie skatītāji. Kuriem šeit, ka bezmaksas uzlādes medības ir meli? Pārītis jau parādās ļoti labi, un trešais bija, tu celies naktī un spraud vadu iekšā, tad, kad viss izdevīgāk. Vislētākā cena, jā. Ok, un visvairāk saka, tev patīk gulēt. Nu, Raiti, atklāj. Jā, pēdējais tad ir, es neceļos augšā, neslēdzu, tāpēc, ka Tesla ir aplikācija, kas atļauj schedulā ieslēgt laiku, no cikiem līdz cikiem lādēties. Un tad pēc biržas cenām var paskatīties, kad ir tā lētākā cena. To es paskatos, un tad es arī pēc tā lādējos. Tā kā pirmais jautājums. Nu, apsveicam visus tos, aplauz visiem tiem, kas par trešo variantu balsoja. Super. Kaut ko jaunu arī iemācījāmies. Jā. Un kas bija otrais? Bezmaksas. Jā, bezmaksas uzlādes es nemeklēju. To es tikai kādreiz kādā video tur pahaipoju, tikai parādu, bet es viņas nemeklēju. Nu, super, paldies, ka padalies. Kurš gatavs nākamais? Gatavs. Rolanda, aiziet. Šeit atbraucu ar elektroauto. 1, labi. Šodien veicu uzlādes elektroauto. Vienkārši, kā labi, 2. Un šodien izbraucu ar V8 BMW. Ok, nu labi. Kurš balso, ka atbraucu šeit ar elektroauto? Paciem rokas. Ka tie ir meli, ja? Tad 2 cilvēki saka, ka tie ir meli. Kurš tad otrs variants uzlādēja auto šodien? Kuram šeit, ka tie ir meli? Ok, vairāk, tas V8. Tie ir meli, ja? Nu, kā ir? Atzīsties. Es šodien neuzlādēju automašīnu. Redz kā. Nu, interesanti. Es arī būtu līdz par to trešo variantu. Nu, redz, tad tomēr ir patīkami dažkārt arī kaut ko pamainīt dzīvē. Tas būs mans secinājums. Nu, Lāsma. Izdevās izdomāt par šo laiku. 2 patiesības, 1 meli. Mēģinam. Numur 1. Grūti melot, ja? Tad izmaksas uz 100 kilometriem manam auto ir 2 eiro. Okay. Uz 100 kilometriem. Tālākā vieta, kur es esmu bijusi Latvijā ar elektroauto, ir Ventspils. Tālāk grūti aizbraukt, iebrauks jūrā, vai ne? Jā, un foršākā lieta manai mašīnai, kas ir, viņai ir tādas durvis, kas varās šitā. Tie tie spārniņi, ne? Vai Jā, tā kā. kā.
Kā Nē, kaiņas. nekas tā, Tā kā nākas Bentleyam. pārni. Tā kā Bentley. Nevis Bentleyam, bet Tā kā atverās. Rolls-Royam. Ok. Tas ir savādāk nekā citiem. Dārgie skatītāji, balsojam. Tad pirmais variants bija par tām izmaksām. Kurš balso, ka tās izmaksas ir meli? Ka nav tik lētas pieļauj, vai ne? Tur bija tāds cipars, neatceros. Ok, Pārītis, labi. Otrs variants bija Ventspils. Tālākā vieta, kur aizbraukts, ir Ventspils. Arī jau nedaudz vairāk. Un tad tās durtiņas, kas ceļās kā kaiņas. Kurš balso par šo variantu, ka tie ir meli? Nu, man izskatās gandrīz vai ka tas otrais variants, ka vairums balso par to. Nu, tad atklājies, kuri tad ir tie meli? Nē, ar tākas durvis, kā manai mašīnai, nav nevienai citai. Oh. Tas ir lielākais mīnus īstenībā. Redz, kā tad tomēr laikam, no šī varētu secināt, ka ne visas tās tehnoloģiskās inovācijas, kuras mums it kā met, varbūt ne visas tās ir pārdomātas un uzreiz labas. Es nedaudz gribu arī iesaistīt skatītājus, jo bieži vien diskusiju moderatori iegrim savos jautājumos un aizmirst par publiku savā priekšā. Vai šobrīd ir kāds jautājums? Droši par jebkādu tēmu. Redz, kur man ir jautājums. Stādamies priekšā. Čau! Kā sauc tevi un kāds ir tavs jautājums? Mani sauc Daiga. Vai jums ir pieredze ar elektroauto braukšanu pa Latgales mežiem vairākas dienas pēc kārtas? Nozag man nākamo jautājumu, Daiga. Paldies tev. Nē, es kā uz ir? to Ventspili tikai biju aizbraukusi. Uz Ventspili, jā. Ir par mežiem braukāts. Pa mežiem ir braukāts, bet ne pa Latgales. Ok. Nu, arī pa Latgali nebūs braukāts, vairāk pa Kurzemes mežiem. Daiga, uz ko tu tēmē ar šo jautājumu? Nu, cik tālu un cik ilgi var braukt ar tām uzlādēm un vispārējo? Šis ir tāds labs praktiskais jautājums, ko bieži gribēs saprast. Tesla ir tāda opcija, ja gadījumā pilnībā ir izlādējusies, var palūgt kādam traktoram, lai pavelk, un viņi atkal uzlādējās un var atkal braukt. Vecais labais traktors nekur nepazūd. Nu, čau, kā sauc tevi un kāds ir tavs jautājums? Es esmu Arī parasto traktoru pavelkot var... Ne, dīzeļu traktors, ja pavilks tev, tad arī es tālāk braukt. Arī kā cilvēkiem iepatikās traktoru tēma. Labi, čau, kā sauc tevi, kāds tavs jautājums? Jā, es esmu Iveta, un man ir jautājums, kā jums veicās ziemā? Šoziem bija diezgan liela mīnusi, un Skutelis te rakstīja, ka viņš nevar iedarbināt un nevar pabraukt. Kā jums gāja? Jā, atzīšos, ziemā var mazāk nobraukt. Man vēl atgadījās tāda situācija, kad nobeidzās vadības bloks, un tad nevarēja attālināti atsildīt mašīnu, lai varētu kāpt iekšā un atvērt durvis vaļā automātiski. Līdz ar to, jā, šī ziema man bija diezgan tāda traģiska. Ok, kādas vēl pieredzes ar ziemu? Tie burtiski visi man nākamie jautājumi bija. Super. Jā, man tieši nedēļa pēc Skuteļa gadījuma man arī bija gadījums, ka, es nepadomāju, neuzlādēju mājās, braucot uz Rīgu, un es domāju, es jau apakaļ ceļā uzlādēšu, tad Rīgā tā var uzlādēt mierīgi. Un bija tie -15, un tās uzlādes stacijas, kas Rīgā bija aizņemtas. Un tad es tā pamazām braucu uz mājām, domāju, labi, tur ķekavā uzlādēšos. Bet tas range krīt dramatiski ziemā tajos augstajos laikapstākļos, un es skatos ķekavā, ka viss, es nevarēšu līdz mājām tikt, man noteikti ķekavā jāuzlādējas. Un ķekavā bija izgājis no ierindas lādētājs, pie kā es biju Ko tu darīji tajā plānojis. brīdī? Man mazliet panika sākās. Es dabūju vēl vienu lādētāju ķekavā, pēc, ka tomēr forši, ka Pierīgā ir tas pārklājums diezgan ok. Kas bija gan lēnais lādētājs, un tie kilometri nāca turklāt ļoti, ļoti lēni, un tas lādētājs nebija pie veikala vai kaut kur ieiet papsildīties, un tā es diezgan nosalu. Bet labā ziņa bija tā, ka es uzlādēju tos sev vajadzīgos 10 kilometrus un tik līdz mājām. Ok, stāsts beidzās labi. Prieks par to. Kā ar tevi un gadu laikiem? Esam, protams, novērojuši ziemā. Baterija ātrāk samazinās, arī tas nobraukums. Cik tur aptuveni ir taisnība, ka tie 50% nokrīt? Gandrīz ir bijuši, kas tiešām atzīst, ka gandrīz uz pusi, bet ir īpaši tie, kas veic šos te mazos braucienus, ka tā baterija nemaz neuzsilst īsti, ātri uzsilst salons un tam līdzīgi, ka redz uz pusi. Kā arī redzējām, kad tur kā līdzīgi kā telefons, kad arī nakts laikā viņa ātrāk arī kaut kādi pāris 7 līdz 10% var nokrist tādā lielā fizikas salā. likuma ieslēdzās kaut kur. Līdzīgi kā ar iPhone'iem dažkārt ziemā, vai ne? Tā, kad ir pie tiem 5%,
un nulīti, Jā. vai ne? Un te tikai bija labā lieta tā, ka, protams, redz, ka tā baterija ātrāk krītās, bet arī, pieņemsim, ievadot kaut kādu galamērķi, nezinu, vai tas ir visām elektromašīnām, bet tajā pašā skaitā Teslām, kad arī redzam to galamērķi, kāds būs tas procents, un viņš ļoti arī tomēr, ja samazināsies krāsas, viņš arī parādīs un updateos. Redz, ka tehnoloģijas nāk tālāk kā aprēķināt, ja? Nu, attīstam nedaudz tālāk to ziemas tēmu, jo tā tāda kutelīga tēma ar elektroauto, kā ir, dažkārt, tāds kārtīgs iekšdeļas auto, 4 riteņi velk visus priekš, tad ziemā vienalga notīrīs ceļš, nenotīrīs ceļš, es tikšu līdz tam savam galamērķim. Kā ar elektroauto? Šī ir problēma vai tomēr tehnoloģijas jau šo risina? Es šito gribu atbildēt. Jo man ir tāds spēļu auto, tas i3, tur tās riepas ir tādas tā kā mopēdam, šitik biezas. un es dzīvoju pie meža. Un ir tāds mazliet stresiņš, bet ko es atklāju, tāds hacks, ko es atklāju, tur ir 3 režīmi, komforta, eko un eko pro, un tagad, ja tu brauc tajā komforta režīmā, kas it kā ēd visvairāk to bateriju, bet tad īstenībā tās visas pretslīdēšanas, un tas viss diezgan labi strādā, un BMWs var izvilkt. Redz kā, tad tomēr ir atšķirība arī iestatījumos, kā tā mašīna strādā tajā konkrētajā brīdī. Daudz labāk strādā, nevis slīd. Nu, un runājot par Teslu, tā kā Tesla Model X ir pneimo piekara, gandrīz vai pat 30 centimetriem var pacelt augstāk, un es pat braucu uz ledus trasēm, baudu ziemas priekus. Redz kā, tad tehnoloģijas risina šo jautājumu. Ļoti labi, kā tā novērojam? Jā, vienīgais, kur esam redzējuši, kad var kaut kur iesprukt vai iebuksēt, ir elektroauto, kam ir aizmugures piedziņa. Bet šeit arī visi tiek ārā. Ir bijuši daži klienti, kurus braucam vilkt ārā, paņemam pilnpiedziņas elektroauto, un tas bez problēmām izvilks. Bet šeit arī tāds maziņš tehnoloģijas aspekts, kad arī tai pašai aizmugures piedziņai ir iespēja arī tā kā ieslēgt, lai viņš polējās, lai viņš mēģina, un visi tiek ārā no kupenām. Jā, man ir pat video TikTokā, kur es Volvo velku no grāviem laukā ar Teslu. Izdevās? Jā, protams, un pat nekādas problēmas nesagādāja. Ok. Nedaudz paņemam otru jautājumu, nedaudz plašāk, jo bieži vien tie tālie braucieni ir tas, kur arī šeit būs vai nebūs. Starp citu, ja nezinājāt, man šeit pat angļu valodā šobrīd ir jau tāds termins, jeb kā iekšzemes dzinēja auto īpašnieks smējās par elektroauto īpašnieku, viņi to sauc par range anxiety, jeb attāluma bailes, kad cilvēki jau drab, viņi domā, aizbraukšu līdz tā Ventspilī vai neaizbraukšu. Kā ar tiem garajiem pārbraucieniem? Cik labi, cik slikti, kādi padomi, tā ir problēma, vai mūsdienās jau arī garie braucieni nav problēma? Pašā sākumā man bija pirmās reizes, kad baidzēja braukt uz Somiju, bet tagad pēdējās reizes, kad braucu tik daudzās uzlādes stacijas pa ceļam un ņemot vērā, ka bija arī tiešām tie kaut kādi -11 grādi, nekādas problēmas nesagādāja. Jo viņiem jau arī tā infrastruktūra laikam ir tomēr kaut kur soli priekšā mums pagaidām, vai ne? Tas biežums. Vairs nav. Tā kā kaut kāds 4 gadus atpakaļ, pirmo reizi, kad braucu uz Somiju, tad bija tāds neliels stresiņš, netiks kā būs, un ja nedod Dievs kādu uzpildu staciju, kas bija Igaunijā, vai viņi strādās vai nestrādās, tur vēl tā norēķina sistēma nebija vēl tā īstenota, kā tagad ir, un tad bet tagad vairs tas tā nav. Ok. Kādas kolēģi pārdomas par gariem braucieniem? Tevis pieminētā sajūta man ir bijusi tikai un vienīgi. Tie nav bijuši gari braucieni, bet tajos ekstremālajos laikapstākļos, kad ir ļoti augsts vai ļoti slapjš un sniegots un neizbraucami ceļi. Ja nav pilna uzlāde veikt mājās un ir kaut kas pa vidām, pa pusē, bet normāli tu zini, ko tu vari nobraukt. Un tad tu vienkārši brauc un tu redzi, kā krīt tas reņķis, tāpēc, ka tie laikapstākļi tādi, kādus tu nebija plānojis. Bet labā ziņa ir tā, ka ir kur uzlādēties. Es neesmu palikusi tomēr uz ceļa nevienu reizi. Ir stacijas publiskās. Tagad es saku, vienīgais varētu būt ar to ka ir aizņemtas, jo paliek arvien vairāk elektroauto, un tad infrastruktūrai jātiek līdzi. Redz, kā tur atkal tas saburtais loks ieslēdzās, vai ne? Ka, līdz šim tā elektroauto nebija tik daudz, nevarēja just, jo vairāk. Man ap citu ir labs jautājums filozofisks parādījies par šo tēmu. Cik ilgi elektroauto varēs saņemt visas tās jaukās priekšrocības, kā autobusu josla, bezmaksas pārkings? Kurš būs tas brīdis, kurš būs tas cipars, kur Rīgas doma vai jebkura cita pilsēta pateiks, viss,
šeit pietiek? Es neprasu atbildi no jums, jo tas ir ļoti filozofisks jautājums. Jā, ko tas grūti ir paredzēt, vai ne? politiķu Tas ir lēmums. politiķu jautājums, jā. Bet es gribēju pateikt, ka šito man draugi paziņas jau es 3 gadus braucu ar elektroautobu. Un visu laiku viņi to saka, ka, jā, tūlīt jau beigsies, tūlīt jau vairs nevarēsit braukt pa tām autobusu joslām, bet, pagaidām nekas nav mainījies, tā kā Tas jau tāds politisks. redzēs. Šeit arī, man liekas, labs piemērs ir Norvēģija. Protams, Norvēģija ir lielāka, bet, ja es pareizi atceros, tad Norvēģija bija pirmā arī, kas ir tieši noņēmuši šo te autobusu joslu. Bet arī, ja padomā, cik daudz ir tās elektromašīnas. Man šķiet, ka katra otrā vai trešā ir Katra otrā vai elektromašīna. trešā, jā. Redzot arī Norvēģijā, kas notiek uz ceļiem. Ok, paņemam vēl vienu stereotipu, un tas ir par to uzlādes laiku. Benzīna auto īpašnieks iebrauc stacijā, ieliek iekšā uzlādes pistoli, ieliek benzīnu, varbūt tur pat samaksā, varbūt iet iekšā uz tualeti pēc kafijas un dodās tālāk. Kā ir ar elektroauto, kur slēpjās tā atbildē, kāds ir šis elektroauto īpašnieka dzīves aspekts? Rolands smējās, sāc pirmais. Yes, tāpēc, ka man ļoti patīk, ka tu pateici par benzīna tankiem un pēc kafijas un viss. Un tādēļ es ļoti priecājos par to, ka uzlādes stacijas arī parādās pie benzīna tankiem, jo tā burtiski arī sanāk, kad var pielikt pie lādētāja, ja tas ir ātrā uzlāde, ja, tad pa lielam tu aizies pēc kafijas, nedaudz atpūtīsies no tā savu ceļa, pusstundu vēlāk tev būs jau pietiekami daudz uzlādēts, respektīvi arī kilometriem, kādiem tu vēlēsies veikt. Pat tā nav pilna baterija, bet mašīna būs uzlādējusies. Un tāpēc atkal ļoti patīkam redzēt, kad ir šīs vietas, kad var ieplānot arī, kad būs tā atpūta no paša ceļa, bet mašīna uzlādēsies tajā brīdī. Kā ir atklāt nedaudz biznesa noslēpums, ja drīkst nedaudz ielīst aizkulisēs? OX Drive, liels elektroauto parks. Jums ir kāds speciāls darbinieks ar titulu elektroauto lādētājs? Negluži visi to māku. Visi to māku un visiem to ir jādara. Ja? Tāds car sharing princips dzīvo arī biznesā. Ok, uzlādes ilgums un tas kopējais process. Runājot par uzlādes ilgumu, ir bišķiņ jāmaina to domāšanu, jo ar iekšdedz dzinēju mašīnu ir tā, ka mēs lejam bāku pilnu un braucam, kamēr ir tukša iedegās lampiņa. Ar elektro mēs pielādējam tik, cik mums tajā momentā vajag. Un, ja tu esi naktī uzlādējis viņu, tad tu pa dienu nobraukt vienkārši to nevari. Man gandrīz vai 600 km ar vienu uzlādi ir nobraukt. Es nezinu, kas man būtu jādara, lai es to nobraukātu pa dienu. Ok, domāšanas maiņas, ap citu, ir interesants aspekts, ko varbūt negribās atzīt, bet kaut kur jau tā patiesība laikam pa vidu ir tas, kā tu pieeji tai braucienu plānošanai. Pie tās elektrostacijas vienkārši palādē tās 10-15 minūtes un brauc tālāk. Un pēc tam, ja tev vajag apstāties kaut kur nākamā vietā, atkal palādē. Bet, līdz šim man nav bijis tāda problēma. Lāsam, kā ar to uzlādi? Es lādēju mājās tā kā mobilo telefonu. Atbrauc, piespraudu, nākamajā dienā brauc. Tad tiešām ļoti ērti. Ir, protams, daži knifi, ko ievērot, lai būtu vēl izdevīgāk un vēl lētāk tā lādēšana, jo man ir saules paneļi, tad saulainās dienās viņas lādēju pa dienu, es samazinu to uzlādes ātrumu speciāli, lai viss iet pašpatēriņā uzreiz uz mašīnu. Un tad ir vērts arī, protams, lai ir tāds lādētājs, kurš var automātiski gudri, viedi sekot līdz tām biržas cenām un lādēt tad, kad ir biržā lētākās cenas. Tad tur arī ir tas izdevīgums parādās. Raiti, ir kaut kāda automatizācija šajā aspektā? Cilvēkiem, tīpaši latvietiem praktiskiem, patīk, ja var lētāk, tad var. Ir kaut kāda iespēja šo arī automatizēt, kad lētāk, tad automātiski? Protams, ka var, jā. Pieslēgt biržas cenas klāt aparātiem, uzlādes un sekot līdzi, un viņš automātiski visu to dara tavā vietā. Ir kāda programma pa vidu vai kā tas? Ir ļoti daudz entuziasti, pat mājas apstākļos to ir izdarījuši. Uztaisījuši slēdzīti, kas vienkārši ieslēdzās, kad Nordpool biržas ir viszemākā cena, un viņš tajā momentā ieslēdzās, tad lādējās, un kad jau cena paceļās, tad atkal izslēdzās. Oho. Gudrie lādētāji ir tādi. Redz, kā kaut ko praktiski arī esam šeit uzzinājuši. Nedaudz gribās pieskarties arī car sharing aspektam. Elektroauto car sharings. Kādu daļu nākotnē potenciāli varētu nosekt šis auto lietošanas veids, ja to tā varētu pareizi nosaukt? Man liekas, te arī divas puses. Ka pirmais ir tas, ka tā ir lieliska iespēja, lai izmēģinātu elektroauto, un tas pats labākais ir izmēģināt viņu ievelkot savā ikdienā, respektīvi, izbraukt tur mazu līkumu, bet aizbraukt, kur nepieciešams, atbraukt atpakaļ vai paņemt uz visu nedēļas nogali izmēģināt, kā tad īsti ir. Otrs ir atkal, kad
Kāršērings bieži vien ir tas iemesls arī, lai saprast, pieņemsim, varbūt mums nevajag otro mašīnu personīgo, vai varbūt pat vispār nevajag. Ja? Tas, protams, arī ir lielākoties pilsētas centrā, tas būs variants, bet ļoti daudz redzam arī, kad cilvēks arī pēc intervijām runājot ar klientiem, redzam to, kad atzīst, ka vai nu ir pārdevuši mašīnu, jo vienkārši tas apnika un negrib vairāk ņemties ar uzturēšanu, izmaksām un stāvvietām, visu pārējo. Bet ir arī, kas pasaka godīgi, ka viņi nav vajadzīgi pirkt otru mašīnu, bet izmanto kāršēringu. Un tieši arī elektro, jo patīk tas viss, ko piedāvā, un skatās tajā virzienā. Kolēģi, kāds domas par šo auto īpašumu? Man pašam ir tā kā vairākas mašīnas, man par kāršēringu nav pat viss jādomā, vai ne? Jā. Aha, Lāsma? Nav, Ir sava vieta tam? Es domāju noteikti, jo man šķiet, es esmu piekritējis elektroauto. Es esmu tajā pusē, kas saka, ka vajag tos elektroauto vairāk mūsu ikdienā. Un forši, ka arī kāršēringā ir tāda iespēja pamēģināt. Tas, starp citu, ir tas labais veids, kā nesakot draugiem, ģimenē un radiem, kur iespējams ir iekšzemes dzinēji fani, nedaudz tā kā pamēģināt. Nu, tā kā tu iekāp, pamēģini atdot to auto, neviens pat nemaz nezina, ka tu esi braucis ar elektroauto, ja no tā ir kaut kādā ziņā gribās izvairīties. Bet labi, paņemam vēl vienu aspektu. Mēs patiesībā jau tam pieskāramies pašā sākumā, bet varbūt, ka tur ir vēl kāds aspekts. Vēl viens, varbūt stereotips, varbūt nē. Uzturēšanas izmaksas tuvu nullei. Tā ir, tā nav. Kā šobrīd no jūsu pieredzes, kas varbūt ir bijis tas lielākais, par ko ir nācies maksāt, esot elektroautā, vai no jūsu īpašumā, vai arī biznesā? Es braucu 3 gadi būs rudenī. Uzturēšanas izmaksas ir 0 eiro. Es nevienu reizi neesmu bijusi servisā. Nevienu reizi? Nē, nav bijis nepieciešamība. Un man mašīnai tagad ir, to sarēķināšu, 6 gadus veca mašīna man ir. Okay. Man gluži nav tuvu nullei. Esmu vairākas reizes bijis servisā, arī tepat tās vietējā servisā. Un tad, protams, kad ir lētākas izmaksas, tāpēc, kad vairāk tikai par ritošo daļu, bedres, protams, mums ir diezgan labas Rīgā. Var jebkuru mašīnu salauzt pa mūsu bedrēm, tā kā es jau braucu gandrīz vai 5 gadus, tad ir sanācis arī tur pamainīt plauktas, bukses un visādi stabilizātors tieņus. Nu jā, par bedrēm mēs varētu atsevišķu diskusiju uztaisīt, vai ne, un parunāt par to. Tur būtu noteikti daudz par ko parunāt. Es, skatoties arī tavus video, saprotu, ka tu esi arī pats braucis pie Teslas un klauvējis pie durvīm? Es esmu braucis uz Teslas servisu Somijā kādas 4 vai pat 5 reizes. Oho, kāda bija tā pieredze? Tas ir kaut kas tāds, ko iespējams vairums neizbauda. Jā, teiksim tā, ka tā attieksme pret Latviju, viņi mūs uzskata kā pelēkajā zonā, ka mēs neesam it kā viņu tajā klāstā, un līdz ar to tā attieksme ir diezgan tāda pavāja. Bet pa lielam viss ir sataisīts līdz šim, bet ar vairākiem piegājieniem. Ok, un vēl viens follow-up jautājums. Tev tu minēji, ka tu esi braucis uz vietējiem servisiem. Ko Džeki tur saka? Mēs ar šitiem nesmērējamies, vai tomēr servis kļūst pretimnākošāk no tā, ko tu esi redzējis? Vietējie servisi ir forši, viss super, sevišķi Liepājā, Grobiņā, tur viņi tiek galā ar visu. Vienīgais, ja mašīnai ir garantijas jautājumi, tad tie būs tev par maksu. Savukārt, tad tev jāizvērtē, vai tu to darīsi par garantiju, vai tomēr pie viņiem par maksu. Esmu dzirdējis, ka Grobiņš čaļi viņai tā kā ejot pa priekšu. Jā, nav bijis tāda situācija, ka viņi nevarētu tikt galā. Okay. Šautauts Grobiņai. Kā no biznesa perspektīvas? Uzturēšanas izmaksas, jo es pieļauju, ka tev varbūt nāk vēl viens aspekts, par ko mēs te nerunājam, ir tas, ka cilvēki pabrauc kaut ko, iespējams noskrāpē, saplēš. Tas tā laikam ir atsevišķa tēma, vai ne? Tā varētu teikt, jā, ka, protams, ir tie bojājumi, bet arī jāpiekrīt, ka tā lielākā izmaksas būs tikai un vienīgi par ritošo daļu, bet tie nebūs bremžu kluči, jā, jo viņu rekuperatīvā bremzēšana, tad pa laimi es pat neatceros, vai ir vispār mums mainīt kluči mašīnai, kad vajadzētu speciāli, jā. Bet šeit tās izmaksas ir noteikti zemākas, bet, protams, nāk arī kaut kādas avārijas un bojājumi, bet mums arī paveicies ar tiem jau 2 gadiem, kā darbojamies. Mūsu servisa komanda arī jau sataisīs praktiski jebko, un tad jau arī ilgāku laiku jau pieņemam arī citus privātā elektroauto īpašniekus, lai salabotu tās mašīnas, jo tā pieredze ir tiešām liela, bet tiešām tie bojājumi, kas ir jāuztur, tās ir mazākas lietas, jā.
Jā, nu par bremzēm varētu vēl bišķiņ piebilst. Tur tiešām tā ir, kad rekuperācija sanāk, kad kaut kur virs 100 000 ir pirmā reize, kad būtu jāmaina tie kluči, bet atkal ir otra problēma, ka viņas netiek lietotas un viņas mēdz arī tā kā ierūsēt pie mūsu laikapstākļiem. Tad tas varbūt ir kaut kad sanāk, varbūt palūgt servisā, paskatīties vai bišķiņ kaut kādu apkopīt uztaisīt. Sveiciens visiem, kas ir pievienojušies mums NFI teltīvu sarunu par dzīvi ar elektroauto. Es, starp citu, atzīšos, tikko pamanīju, ka mums arī auditorija ir tur. Čau, es visu laiku pret jums ar muguru. Uzspēlēt nedaudz vēl vienu sarunu spēli, un šeit nosacīt jūs visi varēsiet kaut kādā ziņā piedalīties, un spēle angliski saucās Would You Rather, latviski to tulkotu, ko tu drīzāk? Ko tu drīzāk? Labs latvisks nosaukums šai spēlei. Noteikumi pavisam vienkārši. Es piespēlēšu divas lietas. Viena versus otra. Un jums ir jāizdara savu izvēli. Pirmais vai otrais variants. Balsosim ar paceļot 1 vai 2. Ja? Ceļam šo pirkstiņu, nevis kādu citu, citādāk sanāks rupi. Ja? Ceļam 1 vai 2. Ja? Saprat, visi noteikumi skaidri. Ko tu drīzāk? Spēle NFI Latvija teltī šeit sarunā par dzīvi ar elektroauto. Pirmais variants. Īsāks nobraukums un ātrāka uzlāde vai garāks nobraukums un lēnāka uzlāde? Apdomājamies, nolasīšu vēl vienreiz. Īsāks nobraukums un ātrāka uzlāde versus garāks nobraukums un lēnāka uzlāde. Kurš balso par pirmo variantu? Kurš paceļam vienieciņu? Citādi būs pārāk daudz, ok. Vienieciņi. Kurš par otro variantu? Garāks nobraukums, lēnāka uzlāde. Ok, tātad šajā izvēle ir diezgan skaidra. Vairākums balso, garāks nobraukums, lēnāka uzlāde. Ja jums ir kādi ātrie komentāri šeit, jūs lecat iekšā, ja nē, mēs ejam uz priekšu. Otrais. Autopilota iespējas automašīnā versus uzlabotas bezceļu funkcijas, ja iespēja labāk braukt pa tiem bezceļiem, pa tiem sniegiem un tā tālāk. Tātad pirmais variants. Autopilots, kas pie mums, visticamāk, Eiropā juridiski iemeslu dēļ varētu kādu laiku neparādīties, bet vienalga, šobrīd tas viss nav būtiski, versus uzlabotas bezceļa iespējas. Paceļam vienieciņi, kurš balso par pirmo variantu, ja autopilota iespējas. Ok, izstāsta, ka cilvēkiem patīk laikam vairumam pašiem stūrēt, un tad laikam jautājums par uzlabotajām bezceļu funkcijām, kurš par variantu numuru 2 Latvijā bezceļnieku fani. Super, ļoti labi. Komentāri nav, ejām tālāk. Uzlāde mājās pa nakti versus izmantot tikai publiskās ātrās uzlādes stacijas, bet tās tev vienmēr būs pieejamas. Ko tad izvēlamies? Mājas versus publiskie ātrie, bet vienmēr, kur tu brauksi, vienmēr tev visas ceļi pašķirās. Tātad pirmais variants - uzlāde mājās pa nakti. Ok, izskatās diezgan daudz, kuri par to, ka brauc, kur gribi, tur tev priekšā ātrā uzlādes iespēja vienalga Grobeņā, Rīgā vai Cēsīs. Ok, šeit tāds subjektīvs viedoklis laikam pirmais variants uzvarēja šeit, vai ne? Ok, bet viss kārtībā, nav nepareizi viedokļi šeit. Nākamais. Šis vairāk kopumā par automašīnām, lai saprastu, kas jūsu vairāk kutina jūsu prātus. Futuristisks dizains automašīnā, kas bieži novērots elektroauto, versus tāds klasisks vintage. Kurš par to futuristisko? Paceļam vienieciņus. Kurš par to vintage? Kārtīgs auto ir tāds ar klasiskām vērtībām. Ok, te mans ātrais komentārs, starp citu, man šeit, ka Latvijā šis nav tik ļoti ienācis iekšā. Man šeit, ka Dambja kungs ar to kaut kur ir nodarbojies, bet ir šis te retrofittings. Man šeit, ka ir kaut kādi busiņi, ko tepat Latvijā ķīlē un ir pārvērtuši par elektroauto. Tā kā, ja šeit ir kādi mehāniķi, kas meklē kaut kādas biznesa iespējas, varbūt šis arī varētu noderēt. Es zinu, ka Roberts Daunijs Juniors lepojās ar milzīgu retrofita auto kolekciju. Var pameklēt internetā, viņš ir pārķīlējis un par to pilns YouTube video klāsts, ko viņš rāda, kā viņš to veco benzīna auto pārvērš par elektroauto. Ir patiešām interesanti. Ok, komentāru šeit nav, ejam tālāk. Vienmēr atrast uzlādes vietu, kur brauks, tur būs, versus vienmēr bezmaksas uzlāde. Tad šeit bezmaksas versus tas, ka tev nav tas range anxiety. Ja? Tev vienmēr, kur tu brauc, tev vienmēr būs, kur lādēt. Ja? Kurš balso par to pirmo variantu, vienmēr būs, kur lādēt. Paceļam vienieciņus. Ok, kurš balso par numuru 2, bezmaksas uzlāde, vienmēr viss bez maksas, nav jāmaksā. Ok, tātad range anxiety uzvar. Prieks par cilvēkiem, kas nāk šeit, droši. Nāciet un balsojiet. Ejam tālāk. Šis lāsma tev patiks. Klusa braukšana
versus imitētas iekšdedzes dzinēja skaņas. Nu, kuri tad ir tie kluso auto fani, klusa braukšana, pacinam viennieciņus, kuram patīk braukt klusumā, nu labi, nosīdā klusumā, gan jau, ka radio skan, vai ne? Ok, labi, nu un kuriem patīk tā skaņa vienalga, īsta vai imitēta, bet nu skaņa. Ok. Nu, kā balsojam, pirmais variants vairāk klusie braucēji šeit. Izskatījās, ka bija vairāk klusie braucēji. Ok, labi, nu priekšpēdējais variants, un atgriezīsimies vēl pie sarunām. Ok, nu šeit ir laikam jautājums par stilu, par modi, stils, pielāgot interjeru vai mainīt automašīnas ārieni pēc vēlēšanās. Nu, ir redzēti dažādi futuristiski koncepti, kad uzspied podziņu, mainās automašīnas krāsu no melnu uz baltu. Ko jūs paši vairāk gribat pielāgot, iekšieni vai ārieni? Kas ir svarīgāk? Kurš balso par pielāgotu interjeru, jeb tas, kas tev apkārt, ka tajā brīdī, kad tu brauc, ok, viennieciņi ir diezgan daudz, kur par to eksterjeru, par to, kā mašīna izskatās no ārpuses, ko par mani padomās, jā, ok, divnieciņi, nu, kā balsojam, kurš te vairāk tāds 50-50 gan arī izskatījās, vai ne? Nu, ok, viss kārtībā, nav nepareizi atbilžu. Nu, labi. Nu, un šeit pēdējais, jā, pavisam futuristiski, iespējams, tas būs elektroauto nākotnē, varbūt vēl kāds cits dzinēja auto, bet braukt pa ūdens virsmu, jā, tā kaut kas līdzīgs amfībijai, vai lidot īsus attālumus. Ja tu brauc tur, sastrēgums, nav problēma, uzspiež pogu, tā kā Night Riders, vienkārši pāri visam. Ja? Okay. Kurš par ūdens virsmu, kuram patiktos pārbraukt pāri, iespējams, Daugavai tajā brīdī, kad Vanšu tilts ir pilnā sastrēgumā, kurš balso par ūdeni, braukt pa ūdens virsmu, ok, nu, te visi lidotāji, kurš par to lidošanu? Tie divnieciņi. Nu, cilvēkiem vienmēr patīk lidot. Super, prieks dzirdēt. Vēl vienreiz, otrā noslēdzošā iespēja, vai mums ir kādi zāles jautājumi par šodienas tēmu? Ir super, prieks, ejam pie jums. Čau, kā sauc tevi un kāds ir tavs jautājums? Čau, Igors. Neapšaubām elektroauto dinamikas kaifs ir neapstrīdams. Saukāns Dambis EOS. Bet pagājušā gada lampā jau teica, ka, ja paliek baterijas atlikums 40-60%, Norvēģi baterijas mauc ārā, jo ir sitiens pa sniedzamību un arī baterijas atlikušais ir mūžs. Viņi liek birojos, pa nakti salādē no fjordiem, un tādā veidā viņi tinto elektrības zaļumu. Cik tad būs, tas ir viedoklis kāds par elektroauto bateriju mūžu, jo tā īsti ņemot otru elpu, tad, ka mašīnai būs tie 7 gadi un būs tur tie 60%, viņi godīgi sakot ir izmetama. Kurš nopirks pa tām štukām tās baterijas? Igor, tu dabū man cepumu par labāko šodienas jautājumu. Nu, kādas pārdomas, ko liksit priekšā Igoram, tas baterijas ilgmūžīgums un tā automašīnas lietošana ilgtermiņā? Cik es esmu dzirdējis, pirmkārt, Tesla ir 8 gadu garantija baterijai. Ja kaut kas notiek 8 gadu laikā, tad viņi pa baltu velti samaina pret jaunu. Un otrs, ko pēc tam, kā viņi pēc tiem 8 gadiem, ja vajadzēs utilizēt, vai es domāju, ka tur patās tajā servisā tu aizbrauc un prasa jaunu bateriju, un viņi viņas pēc tam atkal atjauno tās baterijas refurbishētais. Vēl kādi viedokļi? Cik tas maksās? Tāpēc bija jautājums. Ir kādi cipari zinām? Cik maksā jaunu? Es vēl neesmu nevienu bateriju vairāk 8 gadus. Parunāsim nākamajā lampā, vai ne par šo? Kādi viedokļi par ilgmūžību elektroauto? Nu, jā, es jau teicu, man mašīna ir 6 gandrīz gadi, viss ir kārtībā vēl. Nav krities arī kopš es braucu ar šo mašīnu, neesmu sajutusi, ka būtu kaut kādas problēmas vai īsāks satāms nobraucamais. Jā, grūti pateikt. Es domāju, ka tu atrisinās, kur likt tās baterijas. Nu, iespējams, jautājums, kas uzņēmumu, kur īpašumā ir elektroauto, satrauc iespējams visvairāk. Cik tad ilgi gripos? Pašlaik arī esam redzējuši kaut kādas nelielas kļūdas, arī, kas ir lielākoties garantijas jautājums, arī, kas tomēr tad vajag, ko nevaram paši sataisīt. Bet arī, ja skatāmies, cik tās mūsu mašīnas arī mēdz nobraukt īsā periodā un cik reizes lādēt, un bieži vien līdz tam maksimālam apjomam arī, lai būtu šis nobraukums, ko var veikt arī klienti, tad tādas problēmas vēl neesam redzējuši. Bet arī ieskatāmies tajā jautājumā, ko mēs varētu darīt ar tām baterijām, kur arī var nākt dažādas idejas tieši par enerģijas uzglabāšanu un tādām lietām. Tā kā tiek meklēti visdažādākie risinājumi, ko darīt arī, bet pašlaik nevarētu teikt, ka baterija bijusi sagādājusi problēmas, vai ka tieši ir samazinājies tas nobraukums, cik viņi var nobraukt.
Okay. Nu, gan jau, ka nākotnē arī atbildēs uz šo jautājumu. Sveiki, kā sauc jūs un kāds ir jautājums? Man sauc Egils. Ir tāds jautājums, ir arī elektromoči, un, teiksim, motokrosā mums ir braucējs, ir pie Jānis Vinters vienkārši, un arī ir elektrobaterijas vienkārši, un, teiksim, tā jaudas variants. Vai viņš, piemēram, pēc katra brauciena tās 15 minūtes plus 2 apļi, un ko var darīt tajā brīdī, ja tu atkal sāk tajā brīdī kaut kur to jaudas uzķērēji, kā tu viņu dabūt augšā viņu ir? Uzlādējot viņu bija akmeņu, bet viņam vienkārši nav jālāda, viņam ir vairāk līdzi vienkārši akmatori, bet ir tas, ka pie, kaut kas un vienkārši tā jauda kaut kur izzūd, bet baterijā rāda, ka ir diezgan pietiekoši vēl iekšā. Okay. Es pieļauju, ka jūs varbūt neesat elektromoču entuziasti, varbūt arī, bet es nedaudz ļaušu, es paņemšu to jautājumu, nedaudz pavirzīšu priekšu, elektroauto un jauda, nu varbūt tas ir jūsu kompetencē, kādi novērojumi, vai ir kaut kādā brīdī, kur tomēr tā jauda pietrūkst? Gribētu vēl piebilst, vienkārši ir 450, 350, un viņš brauc tajā klasē, kur ir vienkārši, un viņš tur līdzi, piemēram, teiksim, ir otrā, pirmā vieta ir bijusi, kad vienkārši, tad ir, bet tur ir jābūt tai baterijai, tur es nezinu, kādai viņam tur monstram ir jābūt, lai viņš tur to cēlienu celt augšā. Okay. Es jūtu, ka te ir reāls entuziasts, var parunāt par elektromočiem, bet elektroauto un jauda. Ja tā ir vispār runa par sacensībām, un tad jau tāpatās kā formulā noteikti, ka tiešām daudz baterijas līdzi un izbrauc apli, pitstopā ātri nomaina un brauc tālāk. Bet ir viens jautājums, tu jau nevari, tu jau esi startu paņemt, tu jau nevari iebraukt vismaz, tu jau zaudēji. Es domāju, ka te mums būs vēl viena saruna pēc. Es redzu, ka vienkārši tojās diskusija noslēgumā. Mēs gribam vēl paņemt pāris jautājumus. Paturpināsiet šo sarunu nedaudz pēc tam. Tādā saldajā ēdienā ir bijuši kādi interesanti kuriozi braucot ar elektroauto, vai kāds sekotājs skrien klāt un grib nofilmēties, vai kādi kuriozi no carsharing pieredzes, varbūt no privātās dzīves ir kaut kāda aspekta, kur kaut kas kurios, kāds interesants stāsts. Man biežākais varbūt tāds ir bijis, kad agri no rīta bērni jāved uz dārziņu skolu, kad mašīna ir bijis pa nakti atstāt uzlādēt, visi salien mašīnā, sakā priekšā tūlīt brauks, bet izrādās, ka vats ir piestiprināts vēl klāt pie mašīnas. Un? Neko Tesla neļauj braukt, vienkārši atkal kā pārā no mašīnas atvieno, vienkārši laiks tiek zaudēts. Bet citiem auto arī tā ir, vai te šeit tikai Tesla izšķirās ar šādu gudrību? Man liekas, ka nevienai neļauj braukt. Ja? Jā, okay. Bet es esmu dzirdējis, ka to pacēja kā jautājumu. Ja gadījumā tu stāvētu un kaut kas notiktu vai gribētu beigt projām, tad nevarētu. Ok, labi. Nu labi, labs stāsts, arī praktiski kaut ko iemācījāmies. Kāda kurioza no jūsu pieredzes? Atklāja kaut ko nemini vārdā to braucēju, bet pastāst, kas ir redzēts OX Drive pieredzē? Noteikti. Pirmais ir tas, ka ir ļoti daudz bijuši skeptiski braucēji. Tieši par to, ka sākumā izjautās un pateiks godīgi, ka skeptiski skatās, bet pēc tam ir ļoti patīkami pārsteigti. Bet laikam vēl joprojām pats smieklīgākais moments, man liekas, ir bijis tas, ka pie mums ir atbraucis klients, kad kaut kāda skaņa, ritošajā, nezinu, tad ir, tad nav. Un mums servis darbinieks izbrauc to līku un mēģina saprast un izdomā, varbūt ieskatīsies tajā frankā, saucamajā priekšējā bagāžniekā. Un tur klients pavisam aizmirst, ka tāds ir, un tur stāvēja pudele, kas visu laiku krustā šķērsām ir kritusi, bet vienkārši tas, ka priekšā bagāžnieks, tas jau nav ierasta lieta, iet tur skatīties, bet tā bija tā vaina. Es tieši gribu izcelt, Franks ir tā lieta, ko tagad sauc latviski par priekšējo bagāžnieku, kas iespējams ir vēl viena funkcija mašīnai, ko mēs vēl neesam pieminējuši, kas iedod kaut kādu ekstru. Lāsma, ir kādi kuriozi gadījumi bijuši tavā pieredzē? Iespējams, laikam tas ķekavs brauciens ir tas skaļākais, vai ne? Kur tu gandrīz izlādējies, bet nē. Jā, gandrīz, bet nē. Nav bijuši tiešām tādi kuriozi gadījumi. Radu draugu paziņas, regulāri velku zoba par to elektroauto joprojām. Kad tas tāds izskata ziņā smieklīgs, it kā kaut kur auto un nenopietns un tā, bet nav bijuši nekādi tādi ne pozitīvi, ne negatīvi gadījumi. Pašā noslēgumā noteikti ir cilvēki, kur domā, varbūt, nē, kaut kur uz robežas. Tas ir ok. Mēs esam cilvēki dažādi, vēlmes dažādas. Tie, kas grib braukt ar elektroauto, brauc ar elektroauto, kas ar iekšdedzi, brauciet ar iekšdedzi, izvēlēties varbūt vidēji draudzīgāku variantu, bet tas jau ir cits stāsts. Kas būtu kaut kādi ieteikumi cilvēkiem, kuri, iespējams, domā par elektroauto, varbūt jau krāja priekš elektroauto, varbūt ir iedomājušies, kā būtu, ja būtu. Kā ir tas izvēles process? Ir kādi labi tips and tricks, kā angļuiski saka, knifi un ieteikumi,
priekš cilvēkiem, kuri domā, varbūt, ka varētu. Tas valsts atbalsts tur it kā kaut kāds ir, varbūt jāizmanto tā iespēja. Ļoti plašs jautājums. Ķeramies klāt, no kuras puses gribam. Nu, tie paši bonusi, kas vēl tagad ir, kad var parkoties vecrīgā 8 eiro stundā vietā, var vienkārši par baltu velti stāvēt. Nu, ja tas ir aktuāli, tad es domāju, ka tas ir baigais bonus. Arī tie paši korķi sanāk Brīvības iela turpu šurpu. Braucot no rītiem ir ļoti sastrēgus, arī vakarā braucot mājās, nu, tur var ietaupīt ritīgi laiku. Tu mēģini tā vēl pārliecināt, bet tu stāstīji, ka tev ir vairāk jau elektroauto bijuši. Kā varbūt no šīs pieredzes? Ir kāda jau tā kā, nākamajā reizē, tu jau zini, ok, šito vairs nevajag darīt, vai arī šis faktors elektroauto izvēlē patiesībā nav nozīmīgs. Ir kaut kas tāds? Nu, es teiktu, ka tas range, ja jau ir kaut kur virs kaut kādiem 300 km, tur vairs nav starpība, vai viņi tur ar 300 vai 500 uzlādē. Tas, ja tu neesi tālbraucējs, kam tur dienā jānobraukā vairāki 1000 kilometri, tad tas vispār neko nenozīmē. Redz kā. Un šis patiesībā ir varbūt labs aspekts, ko izvērtēt savā dzīvē, kas var ļoti palīdzēt ietaupīt to naudiņu. Jo, kā tu minēji, ir 300. Es tikko testēju vienu automašīnu, kurā jau bija pie 600. Tajā brīdī, tas man bija weekend tests, es praktiski nevienu reizi varēju nelādēties. Es ķekšu pēc uzlādēju, lai pēc tam atdotu auto pilnu atpakaļ. Jā, tas ir tikai pašapziņai, jo tie 300 pilnībā pietiek. Iepriekšējiem mašīniem bija ap 300, 350, un 4 gadu laikā neviena situācija nebija, ka es kaut kur uz ceļa paliktu. Šis ir, starp citu, laba lieta, ko paturēt prātā. Kas vēl? Tips and tricks cilvēkiem, kas domā tas izvēles process? Es noteikti teiktu, atkal tas pirmais, ko izdarīt, vajag izmēģināt. Ja interesē Tesla, tad vispār izcili, jo tad jūs varat pavisam viegli izmēģināt tās mašīnas. Tāpat arī tiek papildināts ar citiem modeļiem. Bet tas ir pats labākais veids, kā iztestēt, varbūt uzzināt, kam ir un aizņemties vai izbraukt kopā. Jo tas tiešām ļoti uzreiz salauž daudz stereotipus. Tāpat tās, piemēram, aizbraukt līdz tai Liepājai vienā rāvienā un viss vairs par to bateriju varbūt tik ļoti vairs neuztrauksies. Tāpat tās arī kā izjust un iepazīt to, ka varbūt visādas lietas daudz savādākas. Bet kad uz to sajust to sajūtu, ka uz to iet, uz to mēs ejam un ka tas tiešām ir tāds labs piedāvājums, ko var iegūt ar elektroauto. Bet noteikti izmēģināt vajag. Man uzreiz nāk prātā viens no taviem pēdējiem video ar UFO, kur UFO tu piesēdināji pie stūris. Pātrinājums. Cik daudz tev bija jāpīkstina tā saruna ar viņu, vai ne? Jā, emocijas tiešām. Elektroauto māk dot emocijas. Vēl jau vairāk, ja tā ir Tesla, tad es pat nezinu, vai vispār ir kaut kādas švakās, lēnās Teslas. Man liekas, ka viņas visas ir ļoti jaudīgas. Ko UFO teica, varbūt pēc tā video beigām, viņš jau tā kā prasīja, kurš to nopirkt? Jā, viņš teica, ka par šito ir vērts maksāt, ka tas ir tas pātrinājums, kur 2 sekundēs, ja ir soteks, tad es nezinu pretī noliekot, kura no iekšdedzes mašīnām varētu vispār to pārspēt. Noskatieties Raider Raita TikTok kontā šo video ar UFO. Labs uzjautrinošs video. Lāsma, tavi ieteikumi tiem, kas domā? Nebaidīties, parēķināt, padomāt. Tā nākotne ir elektriska un elektrība paliks arvien lētāka. Tāpēc es domāju, ka šis varētu būt labs variants. Jāpadomā, protams, jāparēķina, kur lādēsies, kā lādēsies, bet arī tā uzlādes iespējas būs arvien vairāk. Tu šajā sarunā izcēlies ar to, ka tev ir auto par salīdzinoši pieejamāku cenu. Par šo nedaudz varbūt ieteikums skatīties tomēr varbūt kaut ko dārgāku iereiz pērk un varbūt ar kaut kādu lielāku jaudu, varbūt nedaudz lielāku bateriju, vai tomēr ir ok dzīvot piepilsētā ar auto, kas nav tur pie 50 000? Ir ļoti ok. Man auto ir pārvietošanās līdzeklis, un es negribu strādāt priekš auto, pelnīt priekš auto. Auto ir priekš manis. Un tāpēc noteikti es par demokrātiskākām izvēlēm, un tad naudas paliek vairāk varbūt citām lietām, hobijiem un ģimenei. Tā kā, jā, man nav tāds auto fetišs kaut kāds, ka vajag dārgu. Rekā. Dāmas un kungi, es gribu teikt lielu paldies mūsu sarunas dalībniekiem ne tikai par to, ka viņi atnāca šeit, bet ka patiesībā bija ļoti atklāti savās atbildēs un vienā brīdī teica, ka elektroauto ritīgi forši, kaut kādā brīdī izcēla, kur vēl kaut kādi knifi un trūkumi arī tam stāstam ir, un tāpēc viņi ir pelnījuši jūsu skaļos aplausus. Dāmas un kungi, aplausus Rolands Kuliņš, Raiders Raitis un Lāsma Bundiķe. Mans vārds ir Arts Ozoliņš, un tiekamies jau citās sarunās. Paldies jums, jauku vakaru! Paldies! Paldies! Paldies!